Atmiņas, man liekas, ir tāds ļoti nozīmīgs komunikācijas faktors, jo cilvēki bieži vien mēdz runāt par to, ko viņi kopā ir piedzīvojuši, un salīdzināt šīs atmiņas. Un tad šī atmiņu salīdzināšana ir pamats savā ziņā arī draudzībai, vai arī pēc tam ienaidam. Jo, ja gadījumā pēkšņi izrādās tā, ka tās atmiņas atšķirās, tad varbūt tās pat, ka draugi var kļūt par nedraugiem. Bet tas komunikācijas aspekts, man liekas, ir diezgan svarīgs. Jo tas jau arī nav noslēpums, ka tie cilvēki, kas, teiksim, ir izauguši vienā noteiktā sociālā vidē un vienā noteiktā kultūras lokā diezgan slikti saprotās ar tiem, kas, vai sliktāk saprotās ar tiem, kas ir auguši ar citu kultūras pieredzi un citām atmiņām. Viņiem nav ko salīdzināt. Šī ir vieta, kurā atsaukt savas atmiņas un salīdzināt tās. Piemēram, man ir ļoti slikta atmiņa, un es diezgan daudz ko neatceros no savas bērnības un arī jaunības. Tad šobrīd, veidojot izstādi un ejot cauri kaut kādiem faktiem un apkopojot viņus, es arī kaut kādā veidā sāku atcerēties labāk sevi. Un pat kaut kādā veidā sāku saprast, kurā brīdī ar mani kas ir noticis. Jo es, piemēram, diezgan labi atceros to, kas stāvēju rindā kinoteātrī, lai tiktu uz filmu Zita un Gita. Bet kurā gadā tas bija, cik man bija gadi, to es neatceros. Bet, teiksim, tagad taisot šo izstādi un lasot kopā dažādus faktus, ja es uzzināju, tas bija tad un tāds skaidrs. Man bija 6 gadi, es biju ļoti pārsteigta. Man likās, ka 6 gados man šī filma nevarētu interesēt, bet tā tas bija. Jā, man liekas, ka mēs aicināsim vai dosim iespēju atcerēties savas dzīves. Ļoti lielā mērā es ceru, ka tad mums aizies tie maģīši, un tad tās skaņas to līdzēs. Un tad savukārt Leons Leščīnskis, kuram par godu šīs atmiņu istabas tiek veidots, viņš stāstīs savu dzīvi un caur šo savu stāstu un to personisko pieredzi, kas notiek ar aktieriem un teātri saistītiem cilvēkiem, kuru darbs ir ļoti gaistoša lieta. Mēs droši vien, ka sāksim domāt par to, kam tās atmiņas vispār vajadzīgas un vai vajag atstāt atmiņas. Jo es pazīstu diezgan daudz cilvēkus, kuru motivācija kaut ko darīt ir, lai taču paliktu kaut kas par mani, piemiņā, lai pēc manis paliek kaut kādas pēdas, lai cilvēki mani atcerās, lai es ieeju vēsturē, bet vai šī ieiešana vēsturē ir vajadzīga vai nav? Un vai mēs ar to pasaulē nodaram labu vai ļaunu, tad varbūt tie ir tie jautājumi, kuri pēc izrādes varētu rasties. Jo ilgāk tu tomēr kaut kā rocieš atpakaļ virzienā, jo lēnāk tiec uz priekšu tā laikums. Jo patiesībā jau tas, ko mēs te darām un tas, ko es mēģinu darīt te pašā lugā, te ir par to, ka būtisks jau ir šis mirklis. Jo tā dzīve, tas mums patīk vai nē, tas jau nav ģenerāla mēģinājums. Tā ir pirmizrāde, vienīgā izrāde patiesi. Nebūs pēc tam vēl uz priekšu. Tā kā viņi ir jādzīvo. Mēs ar Kristu vienojamies, ka tiek taisīts tāds cilvēku mūža atmiņa, cilvēku mūža pieredzes rosinošas skaņas tiek vākts, kas dalītos arī dzīves posmiem. Tur būtu bērnība, jaunības, spēka gadi un tad vecums. Un tas tā kā gāju cauri gan skaņu bibliotekām, gan arī vienkārši internetam meklēdams kaut kas liktos spilgts un kaut kādā ziņā asociācijas raisošs. Uz ko jābūt gataviem cilvēkiem, kas nāks uz šo izstādi izrādi? Uz tādu tiešumu, ka tur nav tāda īpaši mēģinājums būt tādam korektiem vai tā,
brīžiem arī uz tādu skaudrumu. Uz beigām cilvēka. Pasakiet lielu vienkāršību, jo šita nav nekāda zināšana. Liela vienkāršība, tā runā no augšas. Jā. Tas tiešums laikam ir tajā vienkāršībā. Tā ir tā vienkāršība.